Šodien pie mums ir kārtējis X5 un taisīsim viņam tādas, teikt, smukās pārvērtības. Tas nav nekas tāds, kur baigi pārmaiņa visas automašīnas kaut kādu būtību. Kā domā, sanāks pirmoreiz? Es ceru. Es nedomāju. Es nesanācu, ne mēs tur kaut ko runājam par to balto krāsu, bet man liekas, ka kaut kas nesagāja. Ņēmāmies, darījāmies krāsoju un domāju, labi, es sajiezinu, kā būs ok. Un ņidāju boktu šī veidā kaut ko te netīšām. Pārējām no vienas krāsas uz otru. Vispār nulle atšķirība, ne? Un jā, tāpēc mēs ņemsim visu pārkrāsosim un uzjauc otru formulu, kas man pēc acis liekas, kad ir daudz tuvāk. Mums nevajag piesaukt otrajā reizē. Augstskatuvē atrads un pazaudējis jēgu savu kaprats. Šis ir tāds tunings, kas ir atgriezenisks. Tu viņam kurā brīdī, kurā dienā var noskrūvēt nost un tev atkal ir stoka automašīna. Pirmais, kas mums ir, arī mēs mainīsim aizmugurējos lukturs uz facelift lukturiem. Kā mēs redzam, viņi ir tādi melni, varbūt daudz maz, kad automašīna vienkārši brauc pa ceļu, noteikti neievēro. Daudziem varbūt ar to nevajag. Šādi izskatās pre-facelift lukturi, kas ir arī, es teiktu, simpātiski. Man īstenībā pašam patīk. Bet, ja mēs paskatāmies uz šiem pieliekam, tad, Viņi tāda asāka izskatās. Jā, viņam arī tā tumšā krāsa, tas arī piedod īstenībā tādu sajiet kopā ar citiem melniem elementiem, ar tumšiem logiem un visu. Daudz domā, ka facelifts arī īstenībā uzreiz ir kaut kāda cita mašīna. Nē, pa lielam faceliftam ir viss pieskrūvējumās detaļas, tikai nedaudz, kā teikt, pamainīts dizains, un tas arī viss. Tāpēc jebkuru pre-facelift modeli var pārskrūvēt par facelift modeli pilnīgi bez jebkādām problēmām. Kā jau mēs zinām, tad šitā automašīnā nav nekāds noslēpums, ko mēs redzam uz speedometra. Šeit ir 330,000 noskrējiens. Un tas liekas, ka ļoti daudz, bet arī pārbaudot uz Car Vertical, mēs redzam, ka tiešām šitai automašīnai ir tāds noskrējiens, tā ir, kā teikt, godīga automašīna. Bet iedomājies, ka tu pirksi citu, varbūt, ka tavai automašīnai nebūs tik godīgs noskrējiens. Tāpēc mēs iesakām pārbaudīt caur Car Vertical, un tas nav tikai pārbaudīt automašīnu, bet Car Vertical atskaita arī var būt kā tavs palīgs automašīnas pirkšanā. Jo šobrīd ir piedāvājumā arī Car Verticalam apakšā, tas ir par to pašu samaksu, nav nekāda ekstra maksa, nekas. Tev ir iedot tips un triks, kā pārbaudīt automašīnu, ja tev nav līdz mehāniķis. Tu vari iet cauri visam šim sarakstam, un tu sapratīsi, kuras lietas tev jāpārbauda, kur jāapskatās. Ja arī tavai automašīna, pieņemsim, parādās, ka viņa bijusi sīst, tu zinās tieši vietu, kur tas ir noticis, un tu varēsi apskatīties, vai tur ir viss forši sataisīts. Un arī izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86, tu iegūsi vēl 20% atlaidi, kur tu kodu var izmantot, cik reizes tu vien gribi. Vai tev veicās? Es saprotu, visu detaļas ir smuku melns, bet kur tas zilā detaļa iemaldies? Pats sev noskrūvēja, vai ne? Mums bija tāda lieta, kad šitās detaļas no visurienes tika sasūdītas, protams, kamēr viņas atnāca, un ir lieta tāda, ka šitā augšējā detaļa neatnāca. Par cik es viņu noņēmu no savas automašīnas, tad iedošu klientam, lai viņš var braukt. Tad es sagaidīšu otru detaļu un uzlikšu apakaļ savējai. Ja mēs tāpat viņu krāsosim, tā kā viss būs normāli, un šī gadījumā ir galvenais, lai kādēļ klients ir apmierināts. Ka pilnīgi pats sev gatavs upurēt, lai klientiem būtu labi, jā? Šitās ir parastā valodā, mēs viņus saucam latviski. Tas nav latviski, tas ir angliski. To sauc par aktīvu saundu. Šie X5, kā piemērs, ir, pieņemsim, viņi ir ļoti klusi, komfortabli automašīna, par to vispār neiet runa. Bet, protams, ka vienmēr gribās vai vismaz ik pa laikam gribās arī kaut kādu skaņu, un to liekas, ka tev uzreiz jaudīgāk automašīna un foršāk un viss tas. Tad šī ir tā forša opcija, ka tu vari mainīt skaņas automašīnu, gan visāds Amerikas, tur V8 ar turbīnām, bez turbīnām. Jā, un visādi veidi skaņas un arī pat atšāviens un tādas lietas. Tu šitādu skaņu arī vari dabūt? Es nezinu, tur bija tuģēzī, bet paštīsimies, bet vajadzētu būt. Principā, ja nepietika šeit, ka tev ir M-burtiņš, tad var nopirkt šādu, un tad būs M-burtiņš. Jā, un tu iekrāmēs ļoti daudz uz degvielu. Tad šitas mums iet apakšā, viņš nomaina šito oriģinālo ņemam ārā, kas ir tāds, viņš ir tāds ļoti maziņš, teiksim tā. Tad nāk vietā šitas, viņš atkal pilnīgi iespraudos tieši tajās pašās vietās, nekas nav jāurbi, jādara vispār neko. Tad ir atsevišķā bremžu gaisma būs arī šeit apakšā.
Tikai tas arī īstenībā piedos tādu. Būs F1, X5. Jā, tā bišķi stilīgāk nekā citiem. Tur nākošās ir šitās maliņas, kas atkal stiprinās šeit klāt. Nekas atkal nav nekur jauru, nekas nav jādara. Sanāk, te, ka mums pa visu perimetru izskatās, ka mums ir tas melnais apkārt, ne? Jā, tieši tā. Tad šis iet atkal. Šis ir sliepšņi tādu uzlikt nelielu. Cilvēkiem liekas, kāpēc viņš iet no līdz pusei un tad viņš beidzās. Liekas, ka kaut kas nav ritīgi tāds. Bet, ko es vienmēr pateicu, man ir bijuši daudz automašīnas, es sādēju splitteriem. Tad šis ir viens no ērtākiem, kad tu kāp ārā. Jo lielākoties ir tiem splitteri, kas uz āru, tu viņam kurā gadījumā kaut kad aizķer. Šis ir uztaisīts tā, ka kāpjot iekšā ārā, tu viņu nekad neaizķer. It ceļš ziemā, viņš ir vienkārši ļoti plāns plasmas, un ziemā, ja viņš ir sasals vai augsts, viņš tiešām ļoti viegli plīst. Kā jau emeniekiem ar mazām tādām, teiksim, ausītēm. Jā, ja jau izpildīt tas poguli arī vajag. Jā, tieši tā. Un tas arī atkal nāk šeit virsū uz oriģinālā. Kaut kas līdzīgs kā emeniekiem, bet, protams, te mums nav kaut kāds M5 uzraksts vai kaut kas tāds. Mēs iztiksim bez tā. Un tas aizstāja vienkārši šido. Šidās, it kā jau, teiksim tā, šidās arī ir melns. Pastiet, cik viņš ir liels. Bet man baigi liekas, agrāk, tas bija, kad viņš iznāca 5 gadu apakaļ 6. Visi vienkārši histērijā bļauj pa tām restēm. Bet ja mēs tādu paņemam, es nezinu, viņam būtu tāds maziņas tās restītes. Tā kā 36. Jā, bet tas būtu ar kaut kāds prikols. Tādu lielu purns un tad tāds maziņas restītes. Liksim šādu veidu, arī kas ir M stila, dubultās restītes iekšā. Jo parasti tam ir tādas žīsoli ir krāsots, ar ko redzēt, ka nāk nost jau. Viņš ir bijuši chromēts. Kāds ir bijuši pažēlojis naudu, laikam gribēja pa lēto uztaisīt. Bet diezvēļ bija lētāk krāsot nekā nopirkt uzlikcīt. Bet labi. Šīs splitteris atkal būs šeit apakšā. Un šīs viņam te nāk pa virs. Viņš tādā dubultā pat nav. Jā, viņam te tāds, lai bišķiņ ārā sānos, kas piedod arī tādu skatu un saplūst ar visu sānu, visu sajiet kopā smuki. Un nav arī pārspīlēts nekas. Un tad šitās lietas, ko ļoti rēt, kurš par zina, ka tādas ir. Viņas liekas šeit. Man liekas tikai otrāds. Viņas ir kā papildinājums tāds neliels. Arī īstenībā, ja tā nav nezinātu, nemaz nepateikt, ka tas ir kaut kas uzlikts tāds. Ilgā laikā, ja pirms atbrauc, man vajag, es gribu tagad, cik ilgi? Tieši šitos splitterus. Jā, viss, kas šeit ir, ko mēs parādījām, cik tas viss ilgi. Šito idejiski, ja nav nekas jākrās vai jādara, to mēs varam vienā dienā izdarīt. Ok. No rīta atved, ir viss detaļas uz vietas, tā arī kā šī gadījumā bija, kad klients atbrauc, mēs izrunājām, viņš visu apmaksāja, pa detaļām. Mēs viņus visus sasūtījām, līdz ko detaļas atnāk, klients atved automašīnu un mēs reiz varam sākt to darīt. Tikai tas nav nekāds tur nedēļām garš tur tuning process vai kaut kas tam līdzīgs. Šī gadījumā mēs jau, kad teikt par cik automašīna ir pie mums, izmantosim to pašu laiku, bet tas nebūs vienā dienā, protams. Mēs nokrāsosim vēl kapotu, jo šeit ir atsitumi tādi, kas klientam nepatīk. Tāpat arī šitās restītes ir ar atsitumiem, ko noņemot buferi, mēs noņemsim arī restis, viss sakrāsos, lai ir smuki. No jumta noplēsīsim to neglīto plēvu nost, kā jūs redzēt šeit, chromu augšā un balts jumts ir bijis. Tā ir viss plēva, kas te nāk nost, ko mēs noplēsīsim nost un nokrāsosim ar melnu krāsu, lai ir tā, ka nekas nekur nenāk nost un daudz spīdīgāk, smukāk. Arī šīs zīmītes nebūs pēc tam vairāk, kad sniegs apakaļ. Ja tad, man liekas, daudz tīrāks skats. Jā, un tomēr chroms. Jā, arī. Kam patīk chroms. Jā. Un nokrāsosim šito aizmugurējo vāku, jo šeit ir neliela defektiņa apakšā. Un tad, protams, arī pulēšana un keramika. Lai ir tā, kad klients atbrauc salāts, viņam vairāk nekas nav jādara. Vienkārši sēž un brauc un izbauda automašīnu. Tā kaut kādīgi. Un tagad parādam procesu. Jā, un tagad sāksim visus šitos darbus no A līdz Z. Ņemam visu nost, sākam ar buferi, slīpējam kapotu, ņemam aizmugurējo buferi nost un tā pakāpeniski ejam uz priekšu. Pēc tam visu liekam apakaļ atkal.
Cik bieži gadās šādas skrūvēta? Baigi bieži. Tātad šitas ir diezgan aktuāli mainīt kitus, jā? Jā. Tas, ka tos negrib sadarboties ar tev. Nu, studēt, ko filmē. Ar mīlestību. Un šito tev ir iespēja arī vinēt. Es tikai atgādinu, kaut gan daudz jau no jums zina. Ja tu piesako manam kanālam, ko tu šobrīd skaties, tad vienu dienu tu augs ar šito tevi. Šitas auto tev sagādās super daudz emocijas, jo viņš ir uztaisīts tāds, kas ir ridīgi liežamais, polēt darīt visu kaut ko, vai no arī, ja tu gribi, tu viņu var sametināt, sadaisīt un iziet apskat, braukt pa ielu. Bet izvēle ir tava, jo tu viņu saņemsi pilnīgi pa brīvu. Tev vispār nekas nav jādara, tikai jāpiesako kanālam un jāskatās video. Tas ir viss. Bišķi slapi no driftošanas, bet nu, tas jau būs savs, kad atdos. Jāiztais loks. Un reāli viens no jums saņems šo automašīnu, un vēl 3 no jums saņems dāvanu kartes 500 eiro, 300 eiro un 200 eiro vērtībā. Piesako un skaties video. Kad vakar gāju pa ielu bez drēbēm, es vieglām vecās. Cik tas prasīja? Pateikšu, cik jau sāk kaut kur 7:45, 22 minūtes. Un to nerādam, kraš 2 minūtes. Un bampers ir no... Parās bombzīķis kombi, tu fronts augsts, atkurtuvē atrads un pazaudējis jā. Nav mazliet lielāks stress, ka tev filmē un jāņem plasmas nost. tad nesanāk, kaut gan es tā savu pieredzi, bet vienmēr. Ir tīpaši plasmas. Jā. Vaļā ar veciem srīķiem, kā bērdosu drosele atļāv. Viņš šobrīd izskatās pēc pasāka, avatā ļoti atklāta, pika rūsu apklāt. Var dot tev padomu. Atceries, es filmēju. Nefilmā derēt stiprāk raut. Ai, tev tur tā lēni ien, tad reku cilvēks ar pieredzi, vai jau viss notiek? Viņš arī jau visbiežāk ņēmis no. Es domāju, gatavs ir uzzvanīt klientiem. Jā. Tālāk būs noteikti slīpēšanas darbi, pēc tam gruntēšana, un tad jau atkal krāsošana vai kapis atkal. Un tas viss tikai 5 minūtēs. Jā. Mr. Famous Boy, Mr. Go Fuck Yourself Man, Mr. Take and Get and Go. Sīvi, tu vari mani nīsto, ceļu vairāk ceļnevišs nekā Super Mario, Mati Gario, ceļas mapā. Arī neatstāsim apakšā visu tās pašas smilgas, dubļus, neuzliks buferi, vienkārši arī apakšā izmazgās. Kaut gan idejas to neviens neredzēs, bet īstenībā ir patīkamāk strādāt ar suma tīrām detaļām un saliekot apakaļ arī, es domāju, izskatīsies daudz labāk. Krastā, man ir 4 Rolex, bet es gribu 5. Esmu ķertais tipajā. Līdz uzmaisīsim kaut ko interesantu, lai ko darīt. Es tā dzirdēju, ka krāsotājiem liela labākā krāsa, ko krāsot ir baltu, ne? Jā, tikai šitā vēl ir problēma, ka šitā ir 2 slāņi, nav tikai balta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir pamatkrāsa, kā teiksim, balta šī gadījumā, un tad iet pāri pērli, un tad iet vēl laka pa virsu. Un tas nozīmē, ka to pērli tu, pieņemsim, nosaki apmēram to tonu, tumšumu, gaišumu, jo tu vairāk kārtas lietas praktiski, jo viņi sāk mainīties. Un piekrāsot oriģinālam ir tā, ka, brīžiem sanāk vairāks arī izkrāsot. Un vairākas detaļas. Jā, brīžiem ir ieteicams pusi mašīna arī, lai varētu salaist tā pa smuko. Tā kā tas ir tāds, ļoti specifisks darbs. Nu, 1/10, cik grūti? Es teiktu, lielākoties ap 8. Un kas tad būtu 10? 10 noteikti būtu, kur jau ir jāsāk kaut kādas iejaukt. Kā arī, piemēram, šitā būtu, es teiktu, 8, bet 10 ir noteikti, kad ir Mazdai, man liekas, 46G vai kaut kāda tāda rītīgi sarkana krāsa spilgt. Un tā ir Candy krāsa jau. Candy ir Jā, Candy's vispār rītīgi iespaidojās no tā, cik slāņi ir. Tur ir vispār tā, ka pat cik lakai vēl liek klāt un viss šitās tad muļķības. Un to es noteikti teiktu, ka tā ir 10. Okay. Viennozīmīgi. Kā domā, sanāks pirmo reizi?
Es ceru. Es nedomāju. Šitā tīra uz cerību ir. Te nekāds vajag. Es jau gribētu, bet nu. Jā, gribētu nav kaitīgi, ka tu. Jā. Kā jūs domājat, cik šitā ten pudelīti maksā? Īstenībā šitā ir krāsas pigments 100 gramu tikai. Šitā bija, ko es Skyline'am krāsoju. Un uz litru viņu vajadzēja, man liekas, pusotru šitādu pudelīti. Vai kaut kas tāds. Nē, apmēram kaut kas tāds bija. Kad šitā viena mazā pudelīte jau ir 600 eiro. Cik? 600. 600? Jā. Viņš ir rīdīgi stiprs pigments iekšā. No šī ir tā, kāpēc vispār... Ko nozīmē stiprs? Procentiņi ir vai kas te? Jā, viņi ļoti maz vajag krāsas, piemēram, ja litra. Mēs pat nevaram attaisīt šo tik veci. Tā ir prātīgi 600 eiro. Ja kaut kas bišķi izlīst, uzreiz mīnus 100. Nav spēku, vai kaut kas nav lieta. Jā, šis ir tieši tas pigments, kas piedod to krāsai, kad jāmainās. Nu. Tā kā viņi mainās no leņķiem, ja no citu leņķi pastāst, viņi mainās vai kāds domā? Jā. Kādi viņi iekšai. Tā, tagad jūs redzat, ka iztecēja 30 eiro. Gandrīz. Bet, no jā. Nē, bet interesants, jā, viņš tas violēts zils, tāds īsti nevar saprast. Jā, viņš ir kurā, redzi? Kad šitā ceļā viņš ir brūns. Kad nolaižam te ir lilīgs. Pak, tu bišķi lārāk, ka tu kameru netiek līdzi. Vau, jā. Tur bišķi cilvēki ir iespringuši, lai tādu uztaisītu. Jā. Kaut ko maziņu un tik jaudīgi. Nu, ja maksā 600 eiro, es domāju gan. Jā. Un šitas bija Midnight Purple 2. Šitas mazāk maksā un viņš tik traki nemainās. Tā kā, jā. Tāda mums ir tā krāsošana. Palātu? Jā, brīžiem ritīgi. Viss tāpat domā, krāsi, kad es... Jā, vai tu izmanto kvalitīvu vai lēto? Jā, tieši tā. Visi jau domā, ka tikai viens standarts visiem ir. Jā, pieņemsim, jā, lielākoties, kur garažās saka, ka viņš var nokrāsot visu mašinu ar pusotru litru, gan jau ir dzirdēts, vai 2 litru. Pilnīgi pietiek, pilnai pārkrāsošana. Tad tā nav. Es varu šitā parādīt pēc formulas, kur uzslēdzot tev uzreiz parādīs, cik vajag. Kā minimums uz pilnu pārkrāsošanu ir 4-5 litri nešķaidīt krāsu. Tas, ja mēs reiķinām 2:1, apmēram kopējais kvantums, nu tāds vidējais ir 7,5 litru krāsu. Nu tad pusotra litrs, 2 vai 7. Nu, kaut kur tā krāsa paliek. Un tas ir tas, kas piedod to dzidrumu, to izteiksmi tai krāsai visu, tāpēc, ka viņi ir tik daudz, cik viņi ir jābūt. Nevis viņi ir vienkārši uzklāti kā tā. Šis lupatiņš tā kā bišķi savādāks nekā pārējie. Šis ir saucamais lipīgais. Pirms attaukošanas novāca visus tos putekļus, kas ir kaut kādi nedaudz viņu virsū. Bet tā viņi pa lielam izmantos starp praktiski katru kārtu. Tu uzpūt krāsu, nu visu, un tad pārēj, tad gadījumā kaut kas uzkritis, noņem nost. Vai arī metālikām un tādām lietām ir pēdējā slānī, viņas ir sakrājušās pa daudz varbūt. Un tad tu virsējo kārtu, tā kā, nu, nevajadzīgo, kas tā kā krīt nost, viņi vienkārši savādi smuki. Šito sauc par attaukošanu, tā arī īstenībā viņi sauc. Tādos produkts saucās attaukotais. Šis ir tas, kas noņem visus, tā teikt, iznīcina kaut kādas taupvielas vai... Tīpaši no mūsu pašu pirkstiņiem, vai ne? Jā, arī tieši no tām lietām visām un arī daudz, kas varētu krāsai, nu, tikai traucēt vai neparādās tie saucamie krāterīši. Tu esi tie kostīmā pēc kādu profesoru izskaties? Jā, Lietuvijas. Ķīmijas skolotājs šobrīd. Jā, Mr. Svaits tikai no viens seriāla. Jā, vo. Divas reizes uzpūt
var teikt, šitā ir tāda viena normāla kārta. Vēl 2 tādas šito balto. Un tad vismaz 2 tādas kārtīgas kārtas no, tā teikt, to pērlu. Un tad sakrustos pirkstus un terēs iet. Bišķi karsts, nevar redzēt, ka bišķi iesīts, ne? Šitā vispār teic, viņi nelpo šitien, tad nenāk ārā nekas. Nu kārdio vismaz nav jāteic. Jā, Jā. tas taču. Push until we overflow, that's just how the story goes. Yeah. Push until we overflow, that's just how the story goes. Nākamais ir laka, ne? Jā, tad pēdējais posms. Tas tāds nosacīt vieglākais. Un, protams, nedaurojāt paķoks. Paķoki man lielākie ienaidnieki, man liekas. Man nenormāli nepatīk, ka notiek kaut kur labi. Protams, viņas slīpē ārā var, bet tā ir, kad es ieraugu, ka man ir paķoks, jo man viņi ir ritīgi reti. Un tad, kad es ieraugu vienu, tad bija laikās, kur viņi tur visu nedēļu sačakarāt. Tomēr kā tas nav nekas traks. Jā, jo katrā gadījumā jāatcerās to, ka cilvēki kļūdās, jo kurš kļūdās. Nav tāds neviens ideāls, kas nekļūdās. Galvenais, man liekas, tas, kā tu izlabo to kļūdu. Tas ir tas galvenais. Jo kļūdīties ir normāli. 5 minutes later. Kas nesanāca, ne mēs tur kaut ko runājam par to balto krāsu, bet man liekas, ka kaut kas nesagāja. Šis ir tas gadījums, kur varbūt pat it kā varētu pateikt, ka tas ir normāli un atšķirība jau kā ir un tā tālāk, bet Kamerā katrā ziņā nevar neko teikt, jo jūs vēl nesapratāt, tad krāsa atšķirās, bet kamerā mēs to... Jā, bet viņi ir tādi nedaudz, teiksim tā, viņi tādi rozīgāki, sarkanīgāki. Tāpēc, ka tai formulai bija kāda no sākuma, es teicu, ka bija daudz sarkanais klāt. Un man tas no sākuma nepatīk jau, bet mēs tur runājām, ņēmāmies, darījāmies, krāsojam, domāju, labi, sajiet, zin, kā būs ok. Jo kļūdīties ir normāli. Pārējām no vienas krāsas uz otru. Vispār nulle atšķirība, ne? Kamerā točni pilnīgi. Jā, un uz acis arī, kad ritīgs pilks ir. Bet līdz ko ir tāds bišķi ķēnains, tikai iekšā arī kamerā ir, uzreiz viņš ir redzams, tas sarkanīgums. Un es negribu to, kad pieņemsim kaut kur, nezinu, mašīnu vakarā noliks kaut kādā krēslā, un viņš domā, what the fuck? Jā, kas tas ir? Jā, kaut gan nenalga, tas ir, ka šis krāsas spīdums, laks, kas ir jau vecāks, un šitas, viņi atšķirsies vienmēr. Tas ir sākotnēji līdz kaut kādām tur cik reizēm mazgāšanām. Jo krāsas, bet laks spīdums arī daudz ko maina izskatā. Ja tu vienu duru, pieņemsim, un šito atstās spārnu oriģinālu, un šito duru vispār nekrāsojot, es viņu tikai nolakošu, saslīpēšu un pārlakošu, un viņas atšķirsies. Un tas būs tikai dēļ tā spīduma, un uzreiz acīs liekas, ka tas ir kaut kas savādāks, tāpēc, ka viņš spīd savādāk. Tā kā, jā, klients uzticēja man savu mašīnu, viņš teica, lai izdara visu to, ko es redzu, ko vajag. Tāpēc es nevaru izdarīt visu un pateikt, tā ir normāli, kur viņš brauc. Tāds nenotiks. Un jā, tāpēc mēs ņemsim visu pārkrāsosim un uzjauc otru formulu, kas man pēc acis liekas, ka ir daudz tuvāk. Vismaz tā izskatā. Nevajag piesaukt otrajā reizē. Jā. Ko turpinam? Jā, tad īstenībā sāksies tie foršie darbi, kad beidzot viņi var stāvēt kopā. Tad mēs visas problēmas, arī kas mums bija ar krāsas, un domāju, ka esam atrisinājuši, ir tagad daudz labāk. Man vismaz personīgi patīk daudz labāk. Jo idejiski ir kā, kad, ja tev ir nokrāsotā krāsa, tā kā tumšāk, kas arī bieži ir, un tas ir it kā normāli, tas nozīmē vienu, ja tu automašīnu pēc tam citas detaļas piepulēs, viņas nepaliks tumšākas. Viņas labākā gadījumā ar visu spīdumu viņas var palikt gaišākas. Un šeit ir tas gadījums, kad kapots tagad ir pāris toņas tā kā gaišāks, arī pēc tam nopulējot spārnus un visu apkārt, viņš būs daudz tuvāks nekā bija iepriekš. Tikai man tas īstenībā ļoti priecē, kad it kā paņēma laiku un, kā teikt, tas radīja izdevumus, bet tā bija laba mācība. Jo tad es nākušreiz zināšu, ka jāpaiet formulām uz leju. Tagad mums vēl detaļi ir viss, kas ir saistīts ar melnām detaļām. Tas ir bagažniekam aizmugurējis tas lāk competition un pārējās reizes arī nokrāsojām arī
šitie smuki melni spīdīgi, izpūtēji galu. Iepriekš bija chromēti un viņi īstenībā bija aplīmēti, nevis krāsot. Pārējās visas detaļas ir, kas aizmugurē vienmēr M-Sport modeļiem šitie nāk pelēki. Es nezinu, kāpēc viņi ir pelēki, varbūt kāds no jums zina arī ierakstīt komentāros, kad visiem, kas ir BMW, M-Sport aizmugurēs uzliks ir pelēks. Es nezinu, kāpēc viņi tā dara. Man liekas, ka melni daudz labāk piestāv nekā kaut kāda automašīnas krāsa, zila, tur balta, vienalga kāda viņam ir pelēks. It kā viņš izceļās, bet man liekas, ka tā muļķīgi. Jā, un te ir pārējās visas detaļas arī, kas bija buferi iekšā, jo saliekot, tas piedos vienkārši tik bombīgs skats ir, kad viss ir svaigs, nevis kaut kāds apsists tur vai kaut kas tam līdzīgs. Jo buferis būs spīdīgs, un tad apsists tā mazā detaļiņa izskatītos vienkārši 5 reizes sliktāk nekā viņi izskatījās pirms tam. Tad šī gadījumā būs viss vienāds, spīdīgs, smuks, un vajadzētu būt, baigi labam izskatam. Labi, pietiek priekšstāt un sākam stāvēt visu kopā, lai mēs beidzot redzam to gala iznākumu. Man liekas, mēs darba laikā neguļam. Nē, man ir forši īstenībā tāds darbs, kas brīžiem var atlaisties. Es meklēju, kā var tikt. Šitā ir tāda X5 ir stulbums, ka viņam šitā lukturim skrūva iekšā. Nu, viņš tur lukturu reāli. Ja tu pasties no šitās puses, kas te ir, tur priekšā visi. Tur Pāris vadiņu un pāris kaut kāda drošinā. Tur ir tāds reāls kasts liels. Bet es zinu, ka daudz zinu, kā tur tik klāta, ne? Kā tik tai skrūvē klāta. Nē, nezinu. Viņš ir atkodis. Labāk pagaidīšu, vai viņš to izdarīs. Un ņidai boktu šī vietā kaut ko te netīšām ar ritā roka aizķir un viņš atvienojās kaut ko vadīt. Jo, tu pēc tam ar visu mašīnu apār liekas, kad bija. Īstenībā tu kaut ko bišķi saistīji. Un tas ir tas stulbākais. Katram savs tikrās puses ir. Tur bija kaut kas jānolauž. Un ņidai boktu šī vietā kaut ko te netīšām. Es saprotu, kaut kas bišķi jāpalauž un viss. Tas tur vienu loktu neizņem, pūs mašīnu jāizāk, lai vienu skrūstīt. Es tu tur čakarējies, kaut ko gulēji, viņš aiziet normāli no otras puses, normāli atrauj. No tā ir tā lieta, kāpēc saka, ja cilvēks to māk labāk darīt, kāpēc man jāčakarējies. Nu, ne tā, kad zin tur volējuši dara. Bet viņš jau zina, kur kas. Tev ir daudz lietas, ko es pieejas izdara ātrāk nekā viņš, tāpēc, ka es zinu. Tāpēc ir tas forši, kas sastrādājās tā, ka katram ir tās savu tie plusi un mīnus un tās stiprās puses. Tāpēc viņš ir reāli izmantot. Tā ir tā? Jā. Jā? Katrs dara savu. Viņš iemācījās šī redz atrast. Viņš manējām lukturus, cik reizes jau no ņēma zāra līdz. Tu noteikti būtu rāvs vienkārši vaļā, ne? Es būtu mēģinājis kaut kāds ar to caurumu, bet es sapratu, ka kaut kas tur nav tīrs. Es atceros, ka bija kaut kas ridīgi grūti tur bija katrā gadījumā. Pirmā reize, kad mēs krāsājām toreiz man X5, ka vispār es otrdienā izdomāju. Mēs otrdienā toreiz sākām, liekas, ne? Jā. Otrdien iedzinām iekšā, vai ārdam ārā, tad pārkrāsos. Manējo no melnu uz zilu. Kad jau divi sāk kaut ko ārdīt, un tad es atceros, ka tajā stūrī bija baigi ilgi gāja. Tad pēc tam es uztaisīju viņu uz facelift, tad atkal ņēma ārā lika iekšā. Un tad atkal viņš uztaisīts apakaļ pa pre-facelift, un tāpēc viņam ir tāda pieredze diezgan no viņiem. Tev pagad darīt nebija kaut kāds. Tāda brīžiem uznāk malnē. Tikai es panācu citādi, kas nosapņo, un viņi staigā savu sapni. Es nosapņoju, atnāk izdara uzreiz. Man patīk savu dzīvi sarežģīt, vienkārši. Tur ir tā problēma. Šitam teorija gan skrūtei. Saprot tavu atskrivalu, tu dabūt to no. Man ir lietas, ko es zinu, ko viņš nezināja. Kaut ko māk arī. Viens bez otra nekā. Jā, tad mēs vajag stāv blakus, lai zinātu, ka kaut ko redz, kaut kas neiet. Viņš tāpat noteikti arī tev stāv blakus. Jā. Laikam nav nemaz tik viegli šitādu mazu bremžu ugunī pielikt, ja? Viņa it kā ir viegli pielikt, bet ja viņai būtu pašai savs vats, viņai ir vats, bet man ir jāatrod, kur viņu pieslēgt. Ot, kas ir problēma. Ja man ir šitā jāpievieno, ja viņam nav te tāds trešā gaisma ir tur, viņam te būs vienā pakšā difūzeri. Tad man ir šitā te jāpieslēdz, viņi grib pieslēgt pie arī
trešās bremžuguns, lai viņi ir uzreiz klāt, lai viņas abas divas reizē. Nevis pie lukturiem, bet tieši pie trešās bremžuguns. Un tad, ja es domāju, kā izlaist vadu, te visur cauri, ārā, tā, lai baigi neviens neredz. Tā, lai neiet pat ejam, ja viens tāds vadiņš. Jā, uzreiz tā pat taisno gar malu nolaišana ir. Nu, tās tādas maziņas nianses un šitā ir tā lieta, tā no malas liekas, pieslēdz vadu, novelc un viss. Šis tur ko nemāks, vai? Jā, 10 minūtes un gatavs, bet viss tas, ka te būs ilgāk bišķi. Jo es saku uzreiz, man vārdi nepatīk. Zurvītīgi negribu viņiem strādāt. Bet, ja kāds no malas zvanīja, prasīt, pieņemsim, pieliec man šitādu bremžuguņus nelika. Un ņidai boktu šī veidā kaut ko te netīšām kopējais visu, un tad klients prasa kādu lietu, es piekrītu, bet no malas ne, jo tas nav to vērts, man liekas. Tāpēc ir cilvēki, kas dara tās lietas. Labāk, lai vēd pie viņiem, kas zina 100%, ka viet ātri nekā man kā krāsotājiem. Jā, tā kā ņemiet vērā to. Kas dīvains skaits nāk. Kaut kas tur Dāvs kaut ko cer augšā, nokšā. tas man vārciņu bija. Kas bija? Nezinu, pa ko tu runā. Nezinu, pa ko es runāju. Kaut kāds baigās skaņas tur. Nē, viss kārtībā. Viss labi, jā? Jā. Fiks salodai plasmas. Jā. Es īstenībā, godīgi, šitās salaust viņas ir praktiski, nav iespējams. Bembetas plasmas ir ļoti, ļoti stingrs. Viņa lielākā daļa, ko tu var darīt, noskrāpēt. Bet tāds salūšana ziņā, tur bojo muļķību jāizdara, lai viņi salaust īstenībā. Tā kā BMW plasmas ir baigi labais. Spiedi. Deg. Ko es tikko atklāju, es īstenībā esmu elektriķis. Augstākās pakāpes vai kādi. Augstākās pakāpes. Vai katrs Zemākās pakāpes elektriks Jā. arī ir. ar maģistru, bet bez maģistru tā grāts, tā papīra. Es kaut ko māku arī. Ja grib, tev var, kā teikt. Jā. Tad jādabā to vārdu līdz pat lejai. Tā ir nākamā problēma. Jā, bet tā laikam būs vieglāk. Es baidies no šitās atrisināšanas pieslēgt viņu pareizi, lai mums nemet arī kļūdas. Jo man liekas šitie, es nezinu, varbūt, kad var ierakstīt komentāru. Jo man liekas, ja kaut ko pieslēgtos pie šitiem vadiem, kaut kur pusceļā pie viņiem, kad varbūt lukturus domāt, ka kaut kas ir izdedzis vai kas, jo tur kaut kāds spriegums, zūdiši kaut ko bišķi paņem. Bet tāda man teorija. Tāpēc es gribēju pieslēgt pie trešā, kurš arī ir ar 2 vadiem, un tikai viņš atbild par to, ka tu nospied pedāli, kā arī vajadzēja šī gadījumā. Facelifts. Nepadīgs piecieš. Wow. Jā. Original, ja? Jā, gandrīz. Tā. Caur manotrāpu. Šitāds, tāpēc, ka liek godrādzi nevar. Tā varētu būt. Jā, tad nesanāk. Vienmēr vajag censties likt uzreiz pareizi. Es kaut ko māku arī. Ko patestēs vai iet? Deg, nedeg? Uzspēdīsim, pastīsimies, kas mums tur ir vispār. Kaut kam bija jābūt? Kaut kam bija. Kaut kas ir. Jezu. Ir? Jā, viņš vēl tā dinamiski tā ieslēdz. Jā, es teicu, viņam šitiem ir forši. Nav parasti, bet viņš tāds aiziet. Šito baltā būs konkrēti labi. Jā, šitie lukturus baltu izstās daudz labāk. Jā. Es domāju, jā. Čot. Man arī patīk, kā viņi, bet es arī esmu tā, ka tie pre-facelift arī viņiem smuks tās malas, visi viņi kā viņi spīd. Bet šitai viņi tāda ritīgi. Stīva. Uz ko viņi turēsies? Uz stiklīm? Nevar uz līmeni. Var uz līmeni. Ar viņi turētu? Kādu brīdi, jā. Kad bija? Jo šitiem īstenībā lūpām, kas ir reāli jāuzmanās, jo viņas liek tā, kā ir, kā viņi atsūta, pieņemsim ar apusējo un ar skrūvēm. Tad, ja mauc reāli virs 200 kaut kas pie tāda ātruma, viņas reāli rauj nost. Sākās tik liels uz downforce, ka viņas pilnīgi rauj ārā visam skrūvēm, visu. Ir pieredzes uz pazaudējis. Ar X ne, bet ar iepriekšējā mašīnu. Un neviens vien to saka pie 290, 180, kad iet sāk pār, tad... O kas tie pātriem braukt jau var tikai 90? Trasē, es domāju. Jā. Bet tišanu aciņš būs.
Competition. Baigs spīdīgs. Jā. Smuki. Jā, patīk īstenībā. Tad izstās viss tik oriģināls, ne? Ja tā paskatās. Kad visi jau šitā spīdīgi, melni, šitā spīdīgi, šitā. Tas ir, es piedodu to atšķirību, kad ja uzlieku, piemēram, šīs nav tādas sakrāsotas, visu uzlieku šitas ridīgi, spīdīgi, melns. Bufers kaut kāds apskrāpēts, šis apskrāpēts, šis tāds reiz liekas tāds liekas kaut kas tur ir. Vismaz man tā liekas. Man liekas ritīgi končus, teikšu. Jā. Visi, tad, kad viss purns svaigs, tas pavisam cits skats, nevis kaut kāda detaļa viena spīd kaut ko. Tas ir tas, par ko es vienmēr runāju. Kad tās mazās detaļiņas spīdīgās un viss tas piedod to lielu atšķirību īstenībā. Komentātori. Izlemjiet. Kad teņuk uzreiz no līmlēm, to tur līmeņa rāda ritīs, ko tādu. Man liekas, ka nav. Tā, tagad mēs jums parādīsim to saucamo skaņas tumbiņus, kurus, protams, daudziem desīgi liekas, ka tas ir pilnīgi muļķīgi idiotisms. Bet nē, es jums ieteiktu uztvert daudz dzīvē vairāk visu, kas ir tāds. Tas vienkārši ir reāli prikols. Ja tev nepatīk, tu viņu neliec, protams. Ja kādam patīk, viņš viņu liek visu. Tam arī tikai un vienīgi nozīme. Tad es parādīšu, kā tas viss darbojās. Lūk, šeit mums ir saraksts ar visām, salīdzinoši ļoti krūtām automašīnām. Un jebkurā brīdī uzspiežot, mēs varam mainīt vienkārši skaņu. Ko tur uzlikt tikko? Tas ir X6M Stage 2, kad ir bez katalizatoriem, bez nekā. Iedod džībā. Viņš taisīja. Jā, jo man ir īstenībā dzīvē bija, ka es braukāju šito skaņu vai bieži. Pagājušā nav. Jo es, kad braukāju šito skaņu ar savējo, tad man bija, ka man vairāk cilvēki teica, viņš ir ridīgi muļķīgs skan. Tad ir viena lieta, ko daudz nezinu, kad X6M skan tiešām šitā, tad ja viņam izravē visu ārā, kad ir taisnās trūks. Tur nav nekādas super V8 skaņu, kā pieņemsim ir, es to uzslēgšu, pieņemsim Audi. Un Audi ir V8 skaņa, tas burbulis, bet Bembiem tādas nav. Uzspied širam parā. Jā, šī. Tad baigi salīdi izklausās. Jā, šis ir tāds forši, bet tā arī īstenībā dzīvē ir BMW, Audi un Mercedes V8. Viņi skan vispār pilnībā savādāk. Viņi neskan ne tuvu līdzīgi. Un Bembiem nav tā skaņa tā krutākā, tā patīkamākā, teiksim tā. Un tāpēc arī ir šitā, tad tu gribi vienu dienu braukāt tādu skaņu, otru dienu tu braukāt citu un viss. Tik arī tas prikols. Tad vienu dienu tu negribi, nospied pogu, visu. Un dīzels. Jā, viss normāli skan. Jā, kā jūs teicu iepriekš. Ja tev nepatīk, tu nepērc. Tam, kam patīk, viņš nopērk un brauc. Visus, jā. Tie ir papīri, kā teikt. Jā, tā kā uztaram visu dzīvē nedaudz vienkāršāk. Kad tukšumā namies, kas manā makā. Haļavā tik vienēnē rīta tārgi maksāš. Kad tukšumā namies, kas manā makā. Kad vakar gāju pa ielu bez drēbēm, es vieglā mērcās nemērējot uztūros uz treneri. Pacēšamo augšā un skatos lazdā tic suk. Viens čik. Tad tā, beidzot tas projekts mums ir pabeigts. Un kopā, ja mēs tā rēķinām, ja nebūtu es uztaisījis kaut kāds kašjaks, pieņemsim ar krāsošanu, tad reāli šitāds projekts mums no A līdz Z. Protams, ja detaļas jau viss pie mums, tad tas aizņem, es teiktu, pilns 4 darbdienas. Tā kā mēs rēķinām tā, ja jūs pirmdienu pieņemsim automašīnu atvest pie mums, tad piekdienu jūs jau droši varētu braukt mājās ar kā teikt, jau uztaisīt automašīnu. Un man liekas, ka izmaiņas ir diezgan, es teiktu, redzams un izskatās tā automašīna
es nezinu, pa pāris gadiem jaunāk vismaz. Ko mēs vēl varētu? Un, ja bok, tu šī veidā kaut ko te netīšām